Mani vecāki bija izsūtīti. Nu, un tad šeit viņi iemīlējās. Nu, tā, ka mīlestība ir, protams, es esmu mīlestības auglis. Nu, tā laikam mēs teiksim. Nu, piedzimu mammai lagerim. 5 gadus es nodzīvoju bērnu namā Elgienā. Toreiz šeit jau nebija tāda. Visus aizveda 27 bērnus, to man māma teica, ja? Te na materик. Arī viņi tur ar kuģi veda un kā viņus veda. Un no tiem bērniem pēc tam atradas tikai 4 bērni. Pārējie bērni kaut kur pa ceļam ir vai pazudusi vai kā, un tad tas mammas te ļoti ilgi, varbūt šodien vēl meklē mammas savus bērnus. Tas ir bijis. Tas bija viss tāds. Mana mamma, tad, kad viņa man šito stāstīja, viņa tiešām raudāja. Viņa nevarēja saprast, kā varēja tā būt, ka mātei atņem bērnu un aizved kaut kur prom, tikai tāpēc, ka nav izdevīgi tam bērnam šeit būt. Mūs atbrīvoja 58. gadā, bet tad es jau mācījos skolā. Šeit es pabeidzu skolu. Un pēc skolas aizbraucu uzreiz uz Latviju.